Cienījumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājamies ministri, cienījumās dāmas, godātie kungi. Man ir patiesi prieks sveikt jūs šajā konferencē, kur īpaši vērību un nozīme tiks piešķirta mūsu valstī aktuālam jautājumam, iekļaujoši sabiedrības attīstībai Latvijā. Mūsu sabiedrība ir veidojusies daudz gadsimtu garumā un dažādu vēsturisku procesu iespējā, bet tieši pagājušais gadsimts lielā mērā ir noteicis to situāciju, kādā atrodamies pat labāk. 20. gadsimta notikumi vēl nepieredzētā mērā sanaidot cilvēkus, sabiedrības slāņus, kopienas un tautas. Šis process aizsākās līdz ar tādu ideoloģiju strauju izplatību, kuras attaisnoja un pamatoja atšķirīgā noliekšana, turklāt noliekšana vardarbīgā veidā. Latvija kā šo notikumu tieši lieciniece apzinās šādas konfrontācijas bīstamās sekas, un tāpēc stingri nosauda jebkādas totalitārās, gan nacistiskā, gan staļiniskā režīma ideoloģijas, kas prasījuši neizmērojams upurus. Otrā pasaules kara laikā pastrādātiem noziegumiem pret cilvēci nav noilguma. Šī sāpīgā pieredze nenoliedzami sniedz skaidru mācību. Sabiedrības pamatvērtībām jāietver cieņpilna attieksme citām pret citu, spēja uzklausīt atšķirīgus viedokļus un gatavību uz dialogu un kompromisu. Diemžēl vēl tagad dažkārt izpauž vēlme griezt laiku atpakaļ un publiskā diskusijā izmantot totalitāro ideoloģiju elementus. Vēsturiskā pieredze rāda, ka pēc šādām īstermiņa uzvarām nāk dramatiskas ilgtermiņa sekas. Es aicinu atteiktos no dalījuma mūsējos un svešajos, jo mēs visi dzīvojam uz vienas zemes, kas ir mūsu valsts pamats. Pārsteidzoši, bet bieži vien pat neapzināmies, ka mums, dzīvojot plec pie pleca, tolerants ir kļūst par mūsdienu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu, ar kuru patiesi varam lepoties. Vēlos uzsvērt, Latvijai kā tiesiskai un demokrātiskai valstī nav pieņemama naida kurināšana vai diskriminācija nekādā izpausmē. Lai arī kāda būtu tās motīvi, dzimums, rase, etniskā izcelsme, sociālais stāvoklis, invaliditāte, reliģija vai politiskā pārliecība. Ievērot šo principu, mūsu sabiedrība būs spēcīga, saliedēta un spējīga pastāvēt ilgtermiņā. Mums visiem kopā un katram atsevišķi ir jāuzņemas atbildība par savstarpējās cieņas, iecietības un daudzveidīgas sabiedrības stiprināšanu, lai šo mērķi sasniegtu. Joprojām ir daudz darāmā valdībai, politiķiem, izglītības un tiesību aizsardzības iestādēm un masu mēdījiem. Viens no spēcīgākajiem šī mērķa sasniegšanas līdzekļiem ir sabiedrības izglītošana un sabiedriskās domas veidošana. Nav pieņemama naidīga politiskā retorika, kas bieži vien tiek aizbildināta ar tiesībām uz vārda brīvību. Valsts tiesība aizsardzības iestādēm ir operatīvi jāreģē uz katras neiecītības izpausme, vai tas būtu antisemitisms, ksenofobija vai kāda cita naida runas vai diskriminācijas formas. Rūpīgi jāpārlūko un jāuzlabo vai jāpapildina attiecīgo likumu klāsts, lai tas atbilst reālai situācijai un būtu vērsts tieši uz naida noziegumu apkarošanu un taisnību sodīšanu. Dāmas un kungi, noslēgumā vēlos vēlreiz aicināt katru domāt par savu devumu, iecietīgas un saliedētas sabiedrības veidošanā. Tikai mācoties no pieļautajām kļūdām, mazinot aizspriedumu un stereotipu slogu, citam ar citu sarunājoties, kopā strādājot un risinot problēmas, mēs varam cerēt, ka mūsu sabiedrība pilnveidosies pati
un veidos Latviju par iekļaujošu un dažādībai atvērtu sociālo vidi, kurā droši jutīsimies mēs un vēl jau vairāk mūsu bērni. Vēlu veiksmīgu konferences gaidu.